Šovakar raidījumā Jēkabpils uzņēmējs dāvās valsts prezidentam Ukraiņu parakstītus karogus. Jēkabpils jaunieši piedalās dziesmu rakstīšanas meistarklasē. Stādaudzētavas Sijā ārītes vadītājs Pēteris Līcis rāda karogus, kurus nu pat atvedis no Ukrainas. Labdarības nolūkos viesojoties Ukrainā, Pēteris pastāstīja vietējiem iedzīvotājiem, ka 31. oktobrī viņa saimniecību plāno apmeklēt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ukraiņiem tapa ideja uzdāvināt Latvijas valsts prezidentam Ukrainas valsts karogu un Ukraiņu nacionālās kustības karogu ar parakstiem. Ukraiņi tādu kā ātru akciju izdomāja, ka viņi nodos pateicību Latvijas valstī par palīdzību. Un tad viņi vienā pilsētā salasīja parakstus no visiem, kas ir vienas brigādes cilvēkiem. Un, kad iebrauc Dņipro, viņi jau bija uzzinājuši to pašu stāstu un sagatavojuši jau otru karogu. Un tad viņi vēlējās, lai es to nododu atpakaļ uz Latviju mūsu valsts prezidentam, kā pateicību. Pēteris Līcis jau vairāk nekā gadu regulāri dodas labdarības braucienos uz Ukrainu, vedot ziedojumus no Krievijas agresijas cietušajiem iedzīvotājiem un Ukrainas aizstāvjiem. Nu pat aizgādāti medicīnas piedarumi armijai un ziedojumi civilajiem iedzīvotājiem, tostarp arī Ukraiņu skolēniem domātās kancelējas preces, kuras tika vāktas Vidusdaugavas NVO centra organizētajā ziedojumu akcijā. Pēterim aiz muguras jau 7 braucieni. Ja pirmais veda uz Ļvivu, tad nākamajos viņš devās arvien dziļāk kara darbības skartās valsts iekšienē. Redzētie skati un uzklausīties stāsti liek sažņaukties sirdī. Mēs pagājušajā gadā 18. novembrī pavadījām Harkivas apgabalā, kur mēs aizvedām mantas, un mūs ieveda reizē izkrauties atbrīvotā ciemā, kurš bija 2 nedēļas atpakaļ atbrīvots, daļēji atmīnēts, kurš ciemats ir apmēram Lones izmēros, Lones ciemata izmēros, vienīgā starpība, ka tur vēl bija baznīca liela. No veselām ēkām es neredzēju nevienu, veselu ēku. Parunājos ar ciema vecāko. Palikuši no 500 iedzīvotājiem bija 120 uz vietas, elektrības nekādas, pārtikas iespējas saņemt kaut ko nekādas, siltuma nekāda, jo meži apkārt ir, krūmi, zari, koki, viss kaut kas būtu, bet tas viss ir mīnēts. Jāgidnes ciema skolas pagrabā pērn okupanti 27 dienas turējuši gūstā vairāk nekā 360 ciema iedzīvotājus. Tagad par šausmām, kas pārciestas šaurajās telpās, liecina atzīmes uz sienām, kalendārs, mirušo vārdi, kā arī bērnu zīmējumi. Mēs redzam to šausmu stāstu, kas notiek, kā tiek it kā atbrīvota valsts viņu sagraujot. Un ar to viņi vēl grib panākt, lai viņus mīlētu, jo ir tā, ka dzīves piemērs pēdējais no pēdējā brauciena tagad bija tāds, ka braucam uz pasta nodaļu ar meiteni, kura mums to karogu dabūja no Svatavas frontes, kurš tika atsūtīts pa pastu. Un pie skolas stāv daudz mašīnu, kur māmiņas, vectētiņi dežūrēja mašīnas, un kā gaisma trauksme atskan, tā visi bērni skrien ārā, un viņi visus rauj prom no pilsētas. Tas vien jau izsaka, ka nav normāli dzīvot valstī, kurai uzbruk no malas, kaut kādi atbrīvotāji, paši nezinu, no kā atbrīvot un par ko viņi cīnās. Grūti tā izstāstīt. Pēteris Līcis turpinās sniegt palīdzību kara darbībā cietušajiem un ir gatavs nepieciešamības gadījumā atkal doties tālajā ceļā uz Ukrainu. Jēkabpils jauniešiem bija iespēja izzināt dziesmu tapšanas procesu, piedaloties dziesmu rakstīšanas meistarklasē, ko vadīja zvaigznāja komanda – mūziķe Agnese Rakauska, instrumentālists Matijs Repsis un citi. Mēs mēģinam veidot jaunas kompozīcijas, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs vispār vēlamies Latvijā stimulēt un veidot stratēģiju, ka Latvija ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību. Mūzika, dziesmas, tas ir produkts ar augstu pievienoto vērtību, un es ceru, ka Jēkabpilī būs nākotnes autori, nākotnes mūziķi, kas savu darbu varēs arī eksportēt.
Jaunieši darbojās vairākās stacijās. Vienā no tām tika radīts dziesmas teksts, bet pārējās, kopā ar producentiem, tika veidots dziesmas muzikālais vēstījums. Kāpēc strādāt? It kā laika nepietiek. Strādāt dienu un nakti, it kā laika nepietiek. Zvaigznāja komandas pārstāvji uzsver, ka vienas dienas laikā nevar iemācīt jaunietim sacerēt dziesmu, bet var sniegt viņam pamatzināšanas, lai viņš tālāk varētu attīstīt savas muzikālās dotības. Zvaigznājas ārkārtīgi daudz strādā tieši ar metodisko materiālu izveidi, lai citiem interesantiem varētu nodot šīs zināšanas, kā stimulēt un kā katrā sesijā veicināt šo izpratni. Kā tad veidojās dziesma, no kā viņa sastāv, kāpēc nelietot šādas frāzes, vai varbūt tās šeit ir labi ievietot atskaņas. Tas ir tāds novērojums, mana pieredze, mani apkopojumi un sajūta par to, ka tālāk izmantosim tās metodes, kas labi strādā. Man ļoti interesē tieši mūzika, un šeit es arī uzzināju, kā tieši gan kā izdomā vārdus, gan arī melodiju un kā vispār izveidot to pašu mūziku. Nu, īstenībā bija ļoti interesanti, man ļoti patika. Es esmu izbrīnījis to, ka īstenībā pa vienu dienu ir iespējams izveidot mūziku, kaut tādu kā pamatu. Dziesmu rakstīšanas meistarklases notiek dažādās Latvijas pilsētās, un tās tiek organizētas sadarbībā ar British Council Latvija. SIA Jēkabpils PMK informē, ka saistībā ar Jēkabpils aizsargdambja pārbūves darbiem Pļaviņu ielas posmā no Zvanītāju ielas līdz Mežrūpnieku ielai var tikt apgrūtināta pieeja iebrauktuvēm uz īpašumiem. Neskaidrību gadījumā zvanīt uz tālruņa numuru 27 810 112. Jēkabpils novada pašvaldībā informē, ka rudens lapu bezmaksas izvešana šoruden tiek organizēta ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī Aknīstē un Viesītē. Aknīstē lapu izvešanu organizē pagasta pārvalde. Lai pieteiktos šim pakalpojumam, jāzvana pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Strikam uz tālruņa numuru 26 389 739. Tie, kuri būs pieteikušies, varēs saņemt lielos maisus. Tos drīkst piepildīt tikai ar koku lapām. Ja maisos būs koku zari vai jebkāda cita veida atkritumi, tad maiss netiks pieņemts. Maiss jānovieto tā, lai pie tā var piebraukt ar traktoru tehniku. Savukārt Viesītes pilsētā maisi netiks izsniegti. Iedzīvotājiem lapas jāsavāc kaudzē, kas atrodas viegli pieejamā vietā. Lapām nedrīkst būt piejaukti koku zari vai citi atkritumi. Kad lapu kaudze izveidota, bezmaksas izvešana jāpiesaka, zvanot uz tālruņa numuru 26 670 482 vai 29 872 991. Līvānu novada domes sēdē apstiprināti atzinības rakstu saņēmēji. Apbalvojumus saņems 10 aktīvi novada cilvēki, kuri ar savu darbu un aktivitātēm veido pozitīvu Līvānu novada tēlu, uzlabo dzīvi novadā un devuši lielu ieguldījumu novada attīstībā. Viņi tiks godināti 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītā sarīkojuma laikā. Atzinības rakstu saņēmēju saraksts publicēts portālā Jēkabpils laiks. Pēc 2021. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo tālāk no novadu centriem, attālinās no lēmējvaras un pietiekoši nesaņem lokālo informāciju. Tas ir motivējis Sēlijas iedzīvotājus radīt dažādas sociālo tīklu ziņu lapas, kurās tiek apkopota tieši vietējai kopienai aktuāla informācija, informē kopienu sadarbības tīklā Sēlijas salas. Vietējās informatīvās lapas izveidojuši Viesītes, Aknīstes, Asares, Gārsenes, Eglaines un citu Sēlijas vietu iedzīvotāji. Plašāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. 28. oktobrī 2014. Lones tautas nams aicina vecākus un bērnus uz sadraudzības pasākumu Smaida karuselis. Programmā dažādas spēles un citas aktivitātes. Pasākumu vadīs improvizācijas teātra pasniedzēja Inese Zīle. 28. oktobrī no 18. līdz 22. ik viens interesants aicināts doties naksnīgā pastaigā pa Gārsenes muižu. Pils gaiteņos varēs atklāt kādu jaunu vēstures stāstu. Bērni varēs minēt muižas mīklus un noslēpumus. 19. pils zālē būs tikšanās ar iluzionistu. 29. oktobrī 8:30 Viesītes ezerā sāksies spiningošanas sacensības no laivām.
Pulcēšanās un reģistrācija notiks no 7 līdz 8 kempingā Pērlīte, bet pašas sacensības norisināsies no 8:30 līdz 15. Līdz 31. oktobrim Kruspils kultūras centrā aplūkojama mākslas darbu izstāde Ķermenis, emocijas, daba. Tajā apkopotas latviešu un lietuviešu mākslinieku gleznas un mākslas fotogrāfijas. 31. oktobrī 17. Spunģēnos Kalmītēs būs meistarklase Atklāj uzņēmēja potenciālu. Tajā varēs iemācīties, kā idejas pārvērst biznesā, kā atrast īstos klientus, kā izmantot sociālos tīklus, kā veidot mārketinga saturu un arī daudzas citas zināšanas. Pieteikšanās meistarklasei zvanot uz tālruņa numuru 29 206 173 29 206 173. 31. oktobrī 17:30 Viesītes kultūras centrā Sēlija ikvienam iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kurš Jēkabpils novadu apmeklēs darba vizītē. 31. oktobrī 18. Jēkabpils meža parkā būs iespēja doties spocīgā pastaigā ar jocīgiem uzdevumiem. Piedalīties var gan individuāli, gan komandā. Lai izpildītu uzdevumus, līdzi jāņem lukturītis, pildspalva, telefons ar interneta pieslēgumu un QR kodu lasītāju. Vēlams ierasties baisā izskatā. Karti ar uzdevumiem varēs saņemt pie Kalna namiņa. Ikvienam spoku stāstu zinātājam būs iespēja piedalīties Jēkabpils sporta centra balvu loterijā, kā arī saņemt kādu saldumu. Līdz 1. novembrim Salas tautasnamā skatāma biedrības 4. siena darbu izstāde Mirkļu bildes. Izstāde pieejama Salas tautasnama darba laikā. Sēru vēsts. 25. oktobrī mūžībā devusies ilgadējā kultūras darbiniece Jēkabpilī Aina Laiviniece. Viņa bija bibliotekāre, pēc tam Jēkabpils tautasnama, toreizējā Oškalna kultūras nama metodiķe, vadījusi un organizējusi dažāda mēroga kultūras pasākumus. Ārpus pamatdarba bija bēru izvadītāja. Pēc aktīvo darba gaitu beigām viņa sevi veltīja nevalstiskajam sektoram un sniedza būtisku ieguldījumu Jēkabpils kultūrvēstures mantojuma apzināšanā. Atvadīšanās no Ainas Laivinieces notiks 30. oktobrī 13. Jēkabpils pilsētas jaunajā kapličā, bet guldīšana zemesklēpī Variešu pagasta Smanu kapos.